Garciemā pabeigta Aizveja ielas brauktuves dubultā virsmas apstrāde 608 metru garumā. Veikta arī teritorijas apzaļumošana. Aizveja iela jau sākotnēji bija iekļauta būvprojektā par Karlsona parku, kur bija, kā viena no kārtām, bija paredzēta Aizveja ielas pārbūve. Uzsākot Karlsona parka būvprojekta realizāciju pa kārtām, atbilstoši finansējumam, daļa tika jau uzbūvēta Karlsona parkā un radās iespēja piesaistīt finansējumu Aizveja ielas saguma atjaunošanai. Ņemot vērā to, ka Karlsona parks nākotnē varētu būt atpūtas vieta bērniem, tāpat arī šo stāvlaukumu, kas ir šobrīd uzbūvēts Aizveja ielas galā un tieši piekļuve pa koka laipu līdz jūrai, tad Aizveja iela ir salīdzinoši noslogota iela satiksmes ziņā, īpaši vasarā, pa kuru tad iedzīvotāji un apmeklētāji brauc uz jūru. Aizveja iela atjaunota ar dubulto virsmu, kas nozīmē šo te bitumena emulsijas uzklāšanu, kuru apber ar sīkšķambu, tādā veidā iegūstot, segumu, kurš neput, kurš ir līdzīgs asfaltam. Tie iegūmi aizlīdzinātas un novēstas lielās bedres. Vasarā var braukt un nav šo te putekļu, nav jāveic pretputekļu apstrāde un tam līdzīgi. Šajā projektā tas tika izdarīts, tāpat tika labi iekārtotas ielas malas, ūdens novade atrasināta virszemes variantā, lai tas ūdens no ielas notecētu, neuzkrātos uz ielas un iegūtu šo seguma daudzumus līdzām gludu. Garciemā esmu jau gana sen. Gribētu teikt pat no paša sākuma, līdz es par sevi atceros. Tātad no pašas bērnības. Pagājusi jautrā, visus tādos veidos, pa dažādiem ceļiem staigājot, un viens no tiem ir arī šis Aizveja ielas jaunais ceļš, kas, kā saka, pagājušajā gadā tika uzmeistarots. Pirms tam, kas bija? Pirms tam bija putekļi, pirms tam bija bedres, pirms tam greideris reizi gadā varbūt izbrauca, varbūt gadījās arī biežāk. Šobrīd ir fantastiski. Šobrīd ir ceļš, kas ir līdzvērtīgs asfaltam, gribētu teikt. Un gana labi braucās visi transporta līdzekļi, ieskaitot mašīnas, jebkurš, kas ripo uz priekšu, labi ripinās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 54,624,78 €, tā skaitā publiskais finansējums 49,162,30 €. Garciems ir viena ļoti īpaša vieta ar saviem mežiņiem, ar saviem lieliem un maziem mežiņiem, ar jūru. Darbi tika veikti projekta Aizveja ielas Garciemā dubultā virsmas apstrāde ietvaros ar mērķi attīstīt Garciemu piekrastes infrastruktūru un nodrošināt labāku piekrastes sasniedzamību.